Tā, nu tad... Pateiz man jāuzlāk. Kāpēc mēs tagad viņus nevaram rullēt? Nu, priekš kam tas uzmanība? Mēs rullējam nost, tā kā ejam iekšā, ja? Tā, ieslēdzās kamera ar šito on-off. Nē, skaidrs, jā. Tālāk, sarkanā poga ir rekords. Tad uzlieksim tā šeit ir uz kameriem, kur ir uzzīmēta. Labi, ņem, davai. Tālāk tiks pats galā. Jā, bet tā ir reāla iespēja. Un pēc es saku, vajag mēģināt šo paņemt, paķert. Tā kā varētu taisīt filmu. Tā kā tieši tā, nu, mēs runājām jau, ka vajag kaut ko paņemties. Tikai līdz kaut kādai nākamajai nedēļai jau jāiesniedz kaut kāds scenārijs. Jūs tiešām domā, ka varētu uzfilmēt filmu? Nē, es jau neko nevaru uzfilmēt. Protams, to tikai var tu. Nē, es jau sevi vispār neko vēl neesmu teikusi. Nu, ko neesi teikusi? Nu, kāpēc tev jābrauc? Ka tu vari tā uzfilmēt un tā. Ai, labi, ok. Nu, beidz. Nē, es nesu. Apvainojies, nu, beidz. Nec, nē. Raimo. Nu, ko? Paskaties uz viņu. Reāli filmu uzfilmēt. Nu, bet tādu krūtu. Nu, ko tu piesējies? Es nesaprotu. Tu baigi reāli taisēst, varētu padomāt. Baigi reāli. Ancens, kā viņu saukt? Zebāni. Labdien, ja kāds skatās šo ierakstu, tas nozīmē, ka mēs esam kaut kādā netālā nākotnē. Tas nozīmē, ka mēs esam apcietināti un visticamāk, ka šo ierakstu skatās policija. Apcietināti mēs esam faktiski nepametot, kā par bankas laupīšanu, kas faktiski nebija bankas laupīšana, bet tā bija filma, kur mēs piedalījāmies konkursā, un mēs gribējām vienkārši imitēt reālu bankas laupīšanu ar reāliem ieročiem. Šajā projektā piedalījās, šobrīd, nu vēl nepiedalījās, bet piedalīsies 3 cilvēki. Noteikti tas ir Zebis, mans bērnības draugs, Ieva un es, un mēs meklējām 4. cilvēku, kurš varētu palīdzēt kā operators. Protams, mēs naudu nākamā dienā atdot atpakaļ. Ja viss būs sekmīgi, un arī patrons, protams, ir tukšs, un tur nekāds starpgadījumi nevarētu būt. Vienkārši reālāk nofilmēt. Viss pateica, ja? Jā, nu tas arī viss. Neko neaizmirsām. Kameru paņēmāt? Jā, kā šeit kameru? Tagad? Jā. Šitas zin, ko dara. Nē, tas feelings ir tāds, ka mēs ņemam vienkārši filmējam filmu, mēs piedalāmies konkursā. Kas ir? Nekas. Mēs piedalāmies konkursā. Jā. Nu, to man Andris teica, kad tiek filmēta filma, vajadzīgs ir operators un tur balvu un tur 10 štukas. naudas prēmija un profesionāla aparatūra filmēšanai. Nu, tā ir kaut kāda iespēja jau kā tāda. Mēs filmējam to filmu par reālu bankas aplaupīšanu. Respektīvi, mēs ejam reāli aplaupām banku. Tas, kā mēs reāli aplaupām banku? Tā arī darām reāli aplaupām banku ar reāliem ieročiem. Mums ir alibi, ka mēs taisām to filmas tam projektam. Nu. Respektīvi, mēs ierunājam to, ka mēs to naudu atgriežam nākamajā dienā atpakaļ. Faktiski tas jau ir izdarīts. Nu. Viss. Tā, tas ir izdarīts, ir jau viss saskatījums. Jā, mums vienīgais nebija 4. cilvēks, kas filmē. Nē, nu, ja ir tā, ka tu saki, ka tur viss droši, ne? Nē, tieši tā, es saku, mēs jau esam iefilmējuši, ko mēs darīsim, nu. Respektīvi, ja kas tad policijai mums ir materiāls, mums vienīgais nebija 4. cilvēks, kas, nu, piedalās. Jā, tas tā kā esi, jā? Jā, mēs pierakstām tevi, cip, ka tu arī piedalēs un viss kārtībā, nu. Cik es zinu, Ants teica, ka tev patīk operātoru darbs un vispār filmēt tur un tā. Viss, un pat tev vienīgais vēl jāieraksta, ka tu arī piedalēs tajā projektā. Jā, viennozīmīgi. Tur vajag normāls iespējas un viss. Nu, tu cik 10 štukas, jā? 10 štukas tas ir no uz visiem. 10 štukas dot tai filmai, plus vēl profesionāla aparatūra, nespēj 10 štukas. Nē, nu, tādā gadījumā, ja tas, nu, tiešām tur ir tāds piķis un viss ir droši un alibi ir un mums tur problēmas nekāds nevar sanākt. Tieši tā, nu es esmu operators un viss tur esmu tā kā nāks, viss, kad lēmtāk, nu, visur iekšā, jā. Tā kā
ir piķi. Nē, tad man nav viena, tad es piekrītu, jā. Mēs reāli ejam uz malku, reāli visu darām reāli. Nu, bet tas īstenībā beigās ir tāds fars. Beigās fars, jā. Nav pa īsti. Nē, kā mēs ņemam. Nu, beigās, nu pēc tam. Beigās, jā, nu mēs sakam, mēs naudu atdodam atpakaļ, mēs vienkārši lāpam ar reāli uztaisīt realistisku kino, nu. Nu, es saku, ja tad tas beigās sanāk droši un ir piķis, un es Nē, tur nav ko uztraukties. Ok. Bankā. Cik? 320. Ai, viņš neatbrauc. Runās, teica, kavējās. Bet nu nedod viņam uzreiz naudu. Rekordāņi, laikam, šitie ir īsti. Созванивались? Созванивались. Бабки покажи. Это холостые. Если что надо, звонить. Mhm. Vai, Zep, tu paliec mašīnai, filmē, kā mēs ejam iekšā. Kārš paņem ar otru kameru, nāk mums līdzi, es paņēmu apsargu, Ieva iet pēc naudas, apsargs tur ir viens. Ok, nu visiem viss ir skaidrs, ne? Jā. Nu, es ceru, ka tad izdosies, tur, ko tu esi plānojis. Un arī galvenais, man liekas, tur mēs runājam, kad galvenais neizšaut ir. Jo tik līdz... Nē, nu gaisā šaujam. Nē, kā tu gaisā, kad tu gribi apšaudu uztaisīt, Taču nav. tu nevajag nevienā brīdī izprovocēt, lai kaut kas sāktos tāds, jo... Nav taču pilnādāt. Bet tas pilnīgi neko nenozīmē, mums tas nav mērķis, mums mērķis ir... Jā, nu tad. Kāpēc mēs tagad viņus nevaram rullēt? Nu, priekš kam tas ir uzmanība? Mēs rullējam nost, tā kā ejam iekšā, ja? Iekšā, jā. Nē, ieejam iekšā un jau kaut kā izkārt, tad, kad mēs esam vietās, ja? Jā, Tad tajā brīdī... kamerām, ar pakaušanu kamerām. Jūs taču zināt, davai. Nu labi, nē, nu... Jā, un vispār nav. tā kā mēs sēdēs mašīnā. Jā, davai pēc plāna Pabeidz. visu, ja? Runājam. Viss ir atrunāts. Paņem kameru. Jā. Gatavs, kažu. Jā, bišķi ir mīzens. Davai ejiet. Pagad.